Es stāvu uz tā, kas kādreiz bija okeāna bibens. Mūsdienās okeāns ir izžuvis, un visas okeāna kāpes ir atklātas. Bet, ja tu pastaigā pa kāpām, tu joprojām vari atrast fosilizētas radību paliekas tieši tur, kur tās nomira. Tāpēc es iešu apkārt un skatīšos, kādas interesantas lietas varu atrast atklātā okeāna dibenā. Kad sāku savu pārgājienu, pirmais, ko ieraudzīju, izskatās mazliet aizdomīgi, bet tas nav tas, ko tu domā. Tas patiesībā ir kašalotas zobs, kas fosilizējies pirms vairāk nekā 10 miljoniem gadu. Tad es uzgāju kaut ko pilnīgi neticamu. Vilnainā degunraģa zobu no mūsu pēdējā ledus laikmeta. Šis degunraģa zobs ir vairāk nekā 1 000 gadu vecs. Pēc tam atradu megalodonu zobu. Turpat uz akmeņiem es pamanīju vēl kaut ko ļoti interesantu. Nelielā gravā bija jūras bruņurupuča paliekas, un visas tā bruņu plātnes bija izkaisīta apkārt. Izskatās, ka viņa skelets ir izskalots no kādas kaudzes, un viņa kauli ir izkaisīti visur. Viss apkārt ir bruņurupuča kaulu gabali. Spriežot pēc visa, šis puisis visticamāk svēra ap 45 kg. Es viņu pārāk netraucēšu. Atstāšu viņu tur, kur viņš guļ. Pēdējais iespaidīgais skelets, ko atradu, bija cita kašalota paliekas. Es atradu divus mugurkaulus, kas gulēja blakus viens otram, kā arī